Braki ir piemiņas muzejs rakstniekam Rudolfam Blaumanim, un Braku muzejā visas ēkas, kuras var apskatīt, tās ir atjaunotas. Brakos ir apskatāma dzīvojamā māja, kur ir dzīvojis pats rakstnieks, un blakus mājai ir tāds namiņš, melnā virtuvīte. Tad Brakos vēsturiski ir bijušas 3 kūtis, lielā govju kūts, zirgu stallis un sīklopu kūtiņa. 2 klētis, ko vienu klēti sauc arī vēl pa drēbju kambari, un tur ir meitas pa vasaru gulējušas, un tad ir labības klēts, kurā glabāja graudus, un šobrīd arī ir Blaumaņa dzimtes koks apskatāms. Vislielākā ēka Brakos ir Rija, un Rijā ir gan līni apstrādāti, tur ir daudz līnu apstrādes darba rīku, tur ir labība kulta, un arī maltuve bija Rijā. Un vismazākā ēka ir Pirtiņa, kas atrodas nostāk no pārējām ēkām, un Pirtiņa te bija vieta, kur mūsu senči gāja mazgāties pēc sūrajām grūtajām dienām, un arī bērniņi nāk uz pasaulē. Un visas ēkas, kas Brakos ir apskatāmas, tās ir atjaunotas ļoti līdzīgi, kā bija, kad rakstnieks Rudolfs Blaumanis dzīvoja, tātad koka ēkas. Blaumaņu laikā jumti bija no salmiem, muzejā ir apskatāmi niedru jumti, ir vecāki jumti, arī jauni, kas ir atjaunoti. Un muzeja ēkās ir dažādi koka priekšmeti, darba rīki, sadzīves lietas, ko mūsu senči ir izmantojuši 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, un lielākā daļa šo priekšmetu muzejam ir dāvinājumi. Varbūt kaut kas ļoti nedaudz tieši ir ar Blaumani saistīts, bet lielākā daļa ir dāvinājumi.